skatītāji, esiet sveicināti! Es, Ieva Ādams, jūs aicinu super garīgā ceļojumā uz Holandi! Mans ceļojums uz Nīderlandi, jeb Holandi, sākās Eiropas sirdī, Briselē. Protams, visi ceļi ved caur šo vietu, jo jāteic, ka tieši Briselē var nokļūt ar pietiekoši lētu lidojumu. Tad noīrējot auto, gāzi grīdā un braucam, kur acis rāda. Nu, tā arī mans maršruts tapa, kur mans garais deguns jeb šo acis skatījās, sekojot sajūtām, bet ar vienu cēlo mērķi sirdī, beidzot dzīvē ieraudzīt ziedošos tulpju laukus. Nu, principā ir pilnīgi skaidrs, ka bez Amsterdamas apmeklējuma mēs šoreiz neiztiksim. Nu, tur ir ko darīt šajā daudzveidīgajā pilsētā. For you, the copy and the key of the car. Merci! Merci beaucoup! You're welcome. Wow, ko es dabūju? Eiropā ar mašīnīti nobrauku uz 10 kilometrus. Es nezinu, vai mēs visi salīdīsim. Es pie stūres nesēdēšu. Man nelaiž, bet mēs esam Briselē. Un tagad gan mēs laižam. Šopēns viesnīcā, Mocarts, Beļģijas centrā. Godīgi sakot, izskatās mazliet vairāk pēc Stambulas, un tas ir vēl viens pierādījums, ka no Eiropas centra līdz Aladina burvju alai patiešām 5 soļi šeit iedarās Mocarta turku maršs. Iesim to nodejot! Labirinti, labirinti, labirinti. Nu, lūk, lai cik neticami neizskatītos, mēs esam pašā Briseles centrā. Un caur šiem ziedošajiem kumkvatiem, tūjām, mejām un citiem bērziņiem mēs dosimies tūliņ pa ceļā uz Holandi. Nu tā, skatāmies taisni, un deguna galā atrodas Antverpene, tā brīnišķīgā pilsētiņa, pa kuru savu laiku ņēmies pa labu un pa kreisi Tils Pūces Spieģelis no manas bērnības mīļākās grāmatas. Ņemīgākie Parīzes makaroni, tas ir labākais, kas makaroni pasaulē vispār notiek, tuliņās mēs tos pagaršosim. Un labi, ka Parīze ir pārcēlusies arī uz Antverpeni. Ņam! Voilà, oh la la! Rožu ziedlapiņas. Antverpene ir viena burvīga Beļģijas pilsēta, savukārt Beļģija ir slavena ar šokolādi. Bet jāsaka, šorīt man kārojas kādu citu gardumiņu. Un tā mēs esam nonākuši Antverpenē un stāvam pie leģendāra mākslinieka Rubensa, kurš mīlēja ļoti, ļoti apaļīgas tādas daļas, īsti sievišķīgas sievietes gleznot mājas. Un proti, flāmu valodā tas saucās Rubenshuis. 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 Sorry. Nu, tā rakstīts. Kāds mums būs maizītes, labākie hamburgeri pasaulē. Rinda kā pēc desām, bet nu kādas desas var būt Antverpenē, tikai beļģu vafeles. Es mazliet vēl pagaidīšu. Man te ir citi plāni uz rītu. Kas to būtu domājis? Beļģija,
un sakura. Nu, un kā jau gaļa gadā vajag, īstens gailis. Cik dīvaini atrasties zem ziedošām sakurām, uzreiz pēc mūsu 1001 nakts pasakas viesnīcas. Atrodamies joprojām Beļģijā, atrodamies šobrīd Antverpenē. Te viss zied un maidzīvnieki arī staigā. Mums ir liela problēma. Kā lai apēda visu to, ko mēs esam nopirkuši? Un otra lielākā problēma – kā lai saglabā slaido līniju. Ja mēs nesaglabāsim slaido līniju, tad mēs kļūsim par īstām Rubensas sievietēm un pārcelsimies dzīvot uz Antverpeni, Rubensas pilsētu. Hui morgen, tas nozīmē labrīt. Hui morgen! Come on. Laba vista, ļoti gudra. Nu, ļoti gudra. Nu, nāc, jā. Nāc tik šurp, sieva ņemā. Nākošais stops – Rotterdama. Es skaidri zinu, ka ir jāiebrauc uz vienu garšīgu stopu slavenajā Rotterdamas tirgū. Ak, dievi, nu šis nav gluži centrāla tirgus. Tie ir 50 mūsu centrāla tirgi, un mēs atrodamies pašā Rotterdamas garšīgajā, milzīgajā, smaržīgajā, gardajā sirdī. Galvenais nepārēst jēgu. Ak, dieniņ. Hollandesiers. What is the most special thing you have? We have in total 35 different flavors. So the most special one is maybe with lavendel. Have you ever tried it? With what? Lavendel? Yeah. Lūk, šis ir ēzelis, un lūk, šis ir lavanda. Lavandas desa un ēzeļa desa. Tātad pēc šīs sižeta acīm redzot, es kliekšu skaļi IA, jo tu esi tas, ko tu ēd. Tagad man gribās dzīvot skaistā dzīvoklī, tādā modernā un milzīgā vienīgā problēma, ka viņi maksā apmēram 1,5 miljonu. Tie ir tik dārgi tāpēc, ka viņi atrodas uz tirgus mājas. Tā ir tā pati tirgus māja, kurā mēs nu pat bijām, šis milzīgais monstrs. Un ārpusīte ir dzīvokļi, un viņiem ir mazi skatu lodziņi iekšā uz tirgu, lai zinātu, vai 6 no rīta jau ir atvestas viņu iecienītās austeres, vai nē. Un tagad tu redzi, pārdevējs atnāc, tu nokāp lejā un nopērc sev brokastis. Nu, вообще, skaisti žits не запретишь. Ir tīpaši Rotterdamā. Ir skaisti. Vismaz šeit. Ja kā šīs ir mūsu pirmās tulpes mūsu braucienā. Un kā jau ar visām vielām ir jāsāk pierast ar mazumiņu. Tāpēc arī mēs izvēlējāmies tādu mazu puķu dobīti un sākam ar nelieliem kvantumiem. Saka, ka vēlāk būšot daudz vairāk.
Raidījuma turpinājumā skatieties labākais latviešu viesunams Holandē. Gaidām visus latviešus, arī holandiešus ciemos. Īsta lauku saimniecība, jeb kā dzīvo holandiešu mājdzīvnieki. Skatieties, mēs jums parādīsim. Viss par skaisto Kaukenkofas ziedu parku. Šī tik iedomīgas tulpes es neesmu satikusi nekad. Nu, ko te nu mēs esam pašā Nīderlandes sirdī, laukos, smaržīgajos, plašajos, saulainajos laukos, beidzot dodos uz savu mājvietu Benthuizenā, kur mani sagaidīs Baiba. Labdien! Latviešu valoda! Labdien! Ak, Dievs, karoks! Tas par mums par godu, jā? Tas man jau tie laiki, tas visu laiku? Bija latviešu veikaliņš 3 gadus, tā kā jā. Ak, Dievs, fantastiski! Jā, vai ne? Nāciet droši tālāk, kad es iešu Paldies. Parādīšu visu. Vai, tik smuki! Jā, tas tādi īsti latviešu lauki. Tikai Holandē. Tas taču mūsu ezīts šeit sēž. Jā. Viesunams atrodas Holandas dienvidos, viduspunktā starp Amsterdamu, starp Den Hāga, starp Rotterdamu. Esam diezgan ērtā pozīcijā, jo aizbraukt uz jebkuru lielpilsētu Holandē ir ļoti ērti no mūsu mājām. Mūsu var atrast uz doto brīdi Facebook. Mūsu nosaukums ir Bed and Breakfast by Jack. Nosaukums ir dots par godu manam dēlam Džekam, tāpēc arī tāds nosaukums. Esam pirmais latviešu viesunams Holandē šobrīd, kas ir atvēries, un gaidām visus latviešus, arī holandiešus ciemos. Kā es nopriecājos, kad es ieraudzīju šito govju baru. Es domāju, nu tad beidzot, es varēšu izmēģināt gadījumā, ja bezdarbs un krīze, kā ir slaukt govi. Viltīgie holandieši, paska. Viņi ir ierīkojuši grāvīti visapkārt, un it kā viņas ar roku sasniedzams, bet nekādu, tā ir vienkārši kaut kāda cūcība. Nē, īstenībā govība. Nevējš ne lietas nevar atturēt cilvēks no ballēšanās un arī no dažādiem festivāliem. Mēs tomēr, neskatoties uz laikapstākļiem, mēs esam atbraukuši uz Kaukenkofas puķu parku. Te būs puķu plantācijas. Bet pagaidām vienīgās plantācijas, ko mēs vērojam šeit, ir mašīnu plantācijas. Gan jau puķis, cerams, arī būs. Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs. Tur ziedēs tik tulpes un priecēs mūs. Holandiešiem šis ir spļāviens jūrā. Priekš manis tas ir daudz. Oficiāli, pilnīgi galīgi oficiāli, es uz visu dienu pazūdu nevis krūmos, bet puķēs. Par vienu no pasaules skaistākajiem pavasara dārziem tiek uzskatīts karaliskais Kaukenkofas ziedu parks. Tā platība ir 32 hektāri zemes un tajā aug vairāk kā 7 miljoni tulpju, kopumā 1600 šķirnes. Šogad parks svin savu 68. jubileju, un katru gadu tas atvērts tikai 8 nedēļas. Ak, kā mums ir paveicies! To apmeklē aptuveni 1 miljons cilvēku, no kuriem 75%, protams, ir tūristi. Parkā aug 2500 koku, kopumā 87 šķirnes. Katru gadu te tiek iesēti 7000 kg zāles.
Gājēju celiņu garums sasniedz 15 km. Šī gada tēma ir Dutch design, jeb holandiešu dizains. Jāsaka, es esmu atradusi savas mūža mīļākās tulpes. Šīs ir tulpes. Man drīzāk izskatās kā pojenes. Peonijas ir mans mīļākais zieds, tas ir visiedomīgākā puķa, protams, bet šī tik iedomīgas tulpes es neesmu satikusi nekad ar tik pareizu nosaukumu kā Nirvana. Šī ir mana Nirvana. Ja būs sīpoli, es pirkšu šīs. Ja tā kārtīgi pameklē, var atrast arī autentiskas 16. un 17. gadsimta tulpju šķirnes. Smaržo kā toreiz. Mīļie skatītāji, šo vai katram, ko moka stress. Jūs izaudzējat puķītes ar nosaukumu stresa, un tik līdz jums ir stress, jūs viņus noraujat! Skatieties, un mēs jums parādīsim. Es tā skatos, ka tie āboli vēl nav gatavi, bet no kaut kā taču jāpārtiek, ne jau tikai no puķu smaržas. Iekost šajā parkā nevienam nav aizliegts. Nu, maizītei, ne jau viens otram. Kā jau tas ar latviešiem bieži Holandē gadās, viņi dabū darbu siltumnīcā. Nu, es šodien kā televīzijas zvaigzne tieši šodien esmu dabūjis darbu pašā Keukenhofā. Ho, ho, puķītēs, turaties! Paldies, boss! Thank you, boss! Okay. 5 euros. Yeah. No, you give me 5 euros. I give you 5 euros, you give me 5 euros. Oh my God! Redzat, tādi ir darba apstākļi. Neceriet ne uz ko daudz. Kā redzat, mēs atrodamies darbīgā vietā un puķīgā vietā. Un šeit top tās puķis, kas ir mūžīgas, nu gandrīz mūžīgas, jo mūžīgs nav nekas, tikai atmiņas par skaisto. Mēs atrodamies Keukenhofas darbnīcā un ļoti, ļoti darbojamies. Easy. Tas ir, ziniet, kas tas ir pilīt ar lobziku. Oh, no, like this. No. Okay. Un šis ir rezultāts. Taisīju pati. Nu, gandrīz, jūs jau redzat, es esmu gandrīz profesionāls, vai ne? Thank you. Okay, good. Okay, good. Parkā atrodas arī 19. gadsimta dzirnavas. Tiesa uzstādīta salīdzinoši nesen. Redziet, ko nozīmē demokrātiska valsts. Bērni drīkst šeit sēdēt, un arī pieaugušie drīkst sēdēt šajā brīnišķīgajā bobsleja kamanā, kas izskatās nesaprotam kādēļ pēc viņa nacionālās kurpes. Bet es šobrīd jūtos kā Dullā Paulīna. Es tūdaļ pielēkošu, kā es jūtos šādas formas zārciņā. Nobildējiet man, lai es redzu, jā, vai es smuki būšu. Raidījuma turpinājumā skatieties Ziemeļjūras plūdumale. Ļoti Ziemeļjūra. Īstā Amsterdama ar īstu siļķi. Viņā tā. Pasaules sliktākā viesnīca. Bet es domāju, ka to var izmantot arī erotiskajās spēlēs. Spīd saule, kāpēc tu neapsveic to tī. Beidzot, mēs esam nonākuši oāzē, kur gandrīz nekas neaug. Ak, Dievs, cik tas ir reizēm patīkami. Un var arī mazliet pasauļoties. Vienīga problēma ir drusciņ augsts. Virtuves dārzs. Godīgi sakot, ja es būtu iedomājusies virtuves dārziņu, man tas būtu daudz
nu nedaudz mazāks nekā 7 miljoni ziedu. Paldies Kalkenhofas parkam par uzņemšanu, par iespēju baudīt un rādīt arī jums šo pārpasaulīgo skaistumu. Un re, kur Kalkenhofas tulpju lauks, mans pirmais. Tas ir tas, ko mēs sievietes esam gatavas darīt, lai tiktu pie ziediem. Vai arī neesam gatavas darīt. Tulpes es jau nāku, vai arī grāvis es nāku. La la! Kamēr mēs turistiski priecājamies par puķiem, izrādās, ka viss bizness grozās tikai ap tulpju sīpoliem. Ziedus nežēlīgi nogriež un sīpolus izrok pārdošanai. Nu tik un tā tas neliedz mums priecāties par šo skaistumu katru pavasari. Apceļojot Holandi, mana uzmanību piesaistīja tas, cik ārkārtīgi daudz dzīvnieku un dzīvu radību un putnu ir visapkārt un cik bezbailīgi tie ir. Tie ir visur, tie ir draudzīgi, tie stāv un skatās uz tevi, kā tu brauc garām, un sekojot ieteikumam, mēs nevarējām nedoties uz tuvējo saimniecību, jeb mini zoo, kas faktiski nav nekāds zoodārs, bet gan īsta lauku saimniecība ar īstiem mājdzīvnieciņiem un jāsaka ļoti, nu pilnīgi holandiski, pārmērīgi draudzīgiem. Saka, ka Amerika ir iespēja zem nekā tam līdzīgi. Holandija ir viena ritīgi iespēja zem. Reiz esmu tikus pie 3 bērniem. Iešu viņus pabarot. Vai dieviņ! Vai, beidz ņemāt manu mēteli, lūdzu. Ei, maziņš! Un tev arī, jā. Labāk pienu nekā manu šālīt. Nu, ko tu tur ņemā? Ko tu tagad? Ej! Es esmu visu apņemāta, visu. Nu, čau, skaistais. Dāma ir mazliet satraukta, bet izskatās ļoti apmierināta ar dzīvi. Tāpēc, ka mēs esam ieradušies unikālā brīdī, tieši tajā brīdī, kad ir radies jauns maziņš teliņš. Jā, es apsveicu tevi. Šodien pa dienu mēs esam pat kļuvuši par krusta vecākiem jau 2 jauniem maziem radījumiem. Viens no tiem ir pavisam maziņš. Lūk, tur tas mazais. Un otrais ir jauns, burvīgs melns teliņš. Nēd apmeklētājus! Kas par dienu. Govis, cūkas, aitas, kazas ir pabarotas, samīļotas, saķemmētas. Krustbērni ir pieņemti, nodoti labās rokās, jeb labās priekšķepās vai nagos un ragos, un kūtsmēsli ir paostīti, kaifa gan nebija nekāda. Līdz ar to tagad mēs braucam pēc kaifa uz Amsterdamu. Jūra, Ziemeļu jūra, ļoti Ziemeļu jūra. Nu, spriežot pēc augstuma, kas te šodien valda,
ir diezgan saprotams, ka atrodamies pie Ziemeļjūras. Ziemeļjūra atrodas starp Baltijas jūru un Atlantijas okeānu. Tā ir diezgan sekla, tikai 95 metru dziļa, un te dzīvo ap 230 sugu zivtiņas, arī roņi, delfīni un vaļi. Nu, protams, viņi taču nesalst. Jā, tajos holandiešos ir kaut kas ļoti latvisks. Nu, tīpaši tajos holandiešos, kas neskatoties ne uz kādiem laika apstākļiem arī tāda augstuma un vēja kā šodien, savu brīvo laiku pavada pie jūras. Holandietis bez velosipēda ir kā Dirols bez ksilīta, un šī atšķirībā no Dirola ir gadu simtiem sena tradīcija. Nu, beidzot, man ir reāla cerība, ka man varētu būt zaļie īkšķīši. Nu, mēs nevarējām atrasties Amsterdamā un neieiet pirmajā puķu tirdziņā, kas ir tik vilinoši. Un tur vienmēr ir cerība. Izaugs vai neizaugs? Es ceru, ka izaugs. Mazulīši. Zināt, kas tas ir? Tas ir svētais augsts, tūkstneša augsts, kurš laikam pārdzīvojis dinozaurs un pārdzīvojis arī mūs. Tā ir Jērikas roze. Tā ir papārda būtībā. Tas ir tas, ko vējš dzenā tur pa tūkstnešiem un bez saknēm. Un tik līdz uzlīst lietas, kā tā papārda atvarās vaļā. Un šito var ielikt mājās šķīvītī ar ūdeni un skatīties, kā stundas laikā viņš atritinās pilnīgi visu. Un tas ir īsts brīnums. Sapņi piepildās. Arī mani gurmē sapņi, kas šoreiz ir tik vienkārši. Visā Amsterdamā nav nekā labāka ēdama kā viņu siļķi, ko var atrast šitādās mazajās būdiņās. Un viena no tām ir tieši pie Ziedu tirga, kura mēs šodien izgājām cauri. Ar skaistumu paēdis nebūs. Es aicinu jūs visus līdzi manā vienkāršajā, bet debešķīgajā maltītē. Nu, ko sīķītes un dillītes. Tā tad izrādās tikai Amsterdamā ēd tā ļoti klīrīgi sagriežot uz gabaliņiem, jo īstenībā, ja mēs būtu mazliet ārā no Amsterdamas, viņa ēst tā. Ņem. Vienkārši. Okay. Ja es būtu Mārtiņš Rītiņš, es pateiktu, nu jūs zināt, ko es pateiktu, vai ne? Bet tā kā es esmu vienkārši ievādams, un sievietēm ir jāēd zivis, un mēs esam gan reņģu, gan citu mazu patīkamu zivtiņu tauta, atbrauksiet uz Amsterdamu obligāti ar gurķīti. Nu, vēl kādu dillīti šeit varbūt pietrūk, bet tas ir garšīgi. Beziet blēns, beziet apskast. Es nevarēju atturēties, neiebāžot degunu savu zinkārīgo vienā absolūti īpašā vietā, un šī īpašā vieta izskatās absolūti neīpaši. Vēl ļaunāk jūs teiksiet, ka viņa ir nesmuka. Vēl ļaunāk jūs teiksiet, ka vispār tur nav vērts iet un pieklājīgi cilvēki tur nerādās. Nu, jūs jau zināt, kas es par pieklājīgi cilvēku. Tas ir pasaules sliktākais hotelis ever. Tas ir oficiāli, viņš šo vārdu ir noprivatizējuši un aizcituši. Un tagad Hans Brinker Budget Hotel skaitās oficiāli pasaulē sliktākais hotels.
Es gadiem gribēju tur iet iekšā. Un tagad beidzot man tāda ir iespēja. Mēs esam Amsterdamā. Nāciet man līdzi. Nu jā, mēs esam ne tik daudz Brinkera hotelī, kā Brinkera melnajā caurumā. Un tagad mēs iesim tur, kur tāds turists kā mēs nelaiž. Tikai tad, ja mēs būtu tik drosmīgi palikt šeit pa nakti. Šeit aiz šīm durvīm drīkst iet tikai viesi. Viņi ir slaveni ar to, ka tagad ir diezgan daudz istabu bez logiem. Tagad ir toties durvis katrā istabā. Un šis ir burvīgās ievas pārvērtības. Pirms un pēc. Bieži negadās būt pasaules labākajās vietās, bet pasaules sūdīgākajā vietā, es esmu bijusi. Tas ir oficiāli. Un es aizvedīšu par to kāds pāris piemiņas uz Latviju. Ko es dabūju labāko suvenīru? Vismaz tādu, kurā var arī kaut ko ieliet. Tos putekļus es izslaucīšu. Ko jūs gaidījāt pasaules sliktākajā hotelī, vai ne? Bet paciņas nesot. Tad tā es arī iešu. Bet re, kas mums ir? Wow! Tas neizskatās tik slikti. Es nezinu, ko tas nozīmē, laikam jānāk ir ar savu radio. Bet es domāju, ka to var izmantot arī erotiskajās spēlēs. Pilnīgi skaidrs, ka šis ir pasaules sliktākais hotels, tāpēc, ka bija solīts konfektes papīriņš uz spilvenu. Un skatieties, tā nav. Tajā Amsterdamā viss garšo tik jocīgi. Šie romantiskie Amsterdamas kanāli, 3 metru dziļi, un kā izrādās, metrs no tiem ir tur izsviestie divriteņi. Un tas, kas ir izzvejots pietiekami veiksmīgi, ir 72 cilvēki vismaz katru gadu, kas ir atrasts šajos kanālos bez dzīvības pazīmēm. Man nav ko pīpēt tik daudz. Tā kā gribētos iedzert vienu kafiju, bet tur labāk neiet manā gadījumā, jo tur var dabūt tieši visu, izņemot kafiju. Zanses Šans ir brīvdabas parks, un ieeja arī šeit ir brīva. Te ir izveidota tāda kā maza pilsētiņa, lai mēs izjustu īsto holandiešu garu. Parks izveidots 60. un 70. gados. Šeit visas dzirnavas strādā, un viss šeit notiek pilnīgi pa īstam. Mazas mājiņas, darbnīcas, kurās taisa koka tupelis, cep saldumus un, protams, tās mazās simpātiskās suvenīru bodītes, no kurām nav iespējams paiet garām, neatverot maciņu. Un ja kādam ir vispār jautājumi, kā īstenībā taisa šitos vienkāršos cepumiņus un piparkūks, tad senos laikos paskatieties, tas ir kā tipogrāfijā, ir sava piparkūka tipogrāfijas mašīna, un tu tik rulē, un šitien te nāk piparkūciņas, un tu viņas ir tā čak savāc uz šķīvīšu, vai tas nav skaisti? Bet pašā sākumā, kad gribēju uztaisīt lielu piparkūku, tad vispirms bija jāpasēž dažas nedēļas un jāpagrebj, un tad tu vari taisīt piparkūku visu mūžu. Domājies, šī tāda maziņa piparkūciņa. Oho! Un re, kur ir piparkūciņas vīrs, tas ir piparkūks.
Dzirnavas šķiet, ka ir obligāts elements holandiešu dzīves ainās. Bez tā Holande nav Holande. Dzirnavas šeit ir uz katra soļa. Stilīgi. Jāpielaiko. O, kāda klumpene. Prasās baigās vilnas zeķes. Nu, par smalku šo kurpīti nosaukt nevar, bet kā alternatīva krokšiem, kurus es nemīlu. Kādreiz taču dārzā jāiet arī tādām pilsētniecēm kā es. What are we going to do today? We are going to decorate a wooden shoe. Is it decoupage? Yes. Es jau biju baidījusies, ka man būs jāzīmē Picasso gleznas uz šīs kurpītes. Izrādās, ka var tikt galā vienkārši ar salvetītēm, un efekts, manuprāt, ir tikpat labs. Let's create some artwork. Man patīk šitā ķēpāties, un galvenais legāli, kā bērnībā. Nu tā, tas sāk izskatīties pēc Elitas Patmalnietes mākslas, ko ne? Elita, lūdzu, neapvainojies. Man ļoti patīk tas, ko tu dari. Mēs esam ieradušies šajā paradīzes vietā, kas saucās Zānsešāns. Viņi izrunā, protams, to kaut kā Zānsešāns, apmēram tā. Bet šis ir holandiešu brīvdabas muzejs. Un, ja kādreiz šeit viena vieta stāvēja 3000 veidzirnavu un mala visu pēc kārtas, sākot ar graudiem, eļas spiešanu, papīra taisīšanu, koku griešanu, tad tagad ir palikušas tikai dažas, kas tieši tāpat rūpnieciskā garā turpina strādāt uz priekšu. Un tas ir unikāli. Tās patiešām ir īstas dzirnavas, nevis butaforijas ar īstiem strādniekiem iekšā, kas izgatavo papīru, koksni, pat šaujampulveri, lineļu un citas miesai un garam svarīgas un nepieciešamas lietas. Raidījuma turpinājumā skatieties Ieskats Holandes dzirnavās. Šīs dzirnavas aiztālpa darbu 60 cilvēkiem. Skatieties, un mēs parādīsim, kā Holandē taisa koka tupeles. Viss par īsta siera ražošanu. Kas notiek, ja meistaram sieras izkrīt no rokas un novārtās pa putekļiem? Nu, tad ir jāpaņem švamīt un jānomazgā. Tad, kad tiks sagriezta dzirnavu galva un mēs noķersim vēju, mēs aizburāsim ar visiem šiem motorzāģiem. Un šīs milzonītis tiks sagriezts skaisti un smalki. Šīs dzirnavas aiztālpa darbu 60 cilvēkiem. Jā, ja gribās apstādināt tramvaju vai trolejbusu vai pat vilcienu, ir vienkārši jānospiež podziņa. Šajā gadījumā, lai apstādinātu dzirnavas, ir jātiek reku pie tās bremzes pašā augšā. Un tas nozīmē, ka īstam dzirnavniekam jābūt spēkam ītriķim, kurš noķer virvīti un apstādina dzirnavas. Es tūlīt kļūšu par Don Kihotu.
sēklas. Maļam ar skrāpekli savācam. Izbirst. Savācam spainītī. Uzsiežam krāsniņā. Maisam. Sildam līdz 60 grādiem. Visu iegrūžam spainīšos. Pārceļam uz presi. Presējam. Un tipu tapu. Pa otras, pa preses otru pusi iztek. Eļā! Man aizceļojot uz Holandi, mani bērni smējās, ka tagad gan es pārēdīšos Holandes sieru. Nu, protams, ka šī misija man bija jāizpilda. Tādēļ devos uz vienu no senākajām saimniecībām ar savām tradīcijām – uz Clara Maria. Tā ir vieta, kur dzīvo 100 govis un tiek ražots īsts siers un grebtas arī īstas holandiešu koka tupeles. Hello. Oh, hello. Nice How are you to doing meet you. today? Great. Excellent. Are you ready to make shoes? Oh yeah, I love your shoes. Can I make something? Yeah, you can make them. Oh, nice. Yeah. Let's go and try. Yeah, sure. Thank you. Let's do it. Vēl viens saulainais un burvīgais rīts ir ausis, un šodien mēs neesam bijuši guļavas, un jau agrā rīta stundā esam attraukušies uz Clara Maria sierotavu un kurpjotavu, jo kā gan citādi varētu nosaukt to vietu, kur izgatavot tik brīnišķīgu sapaustu. Nu jā, tātad par koka tupelēm. Redzēt, kā tās vēl joprojām top uz vismaz 100 gadus vecas koka griežamās mašīnas, ir tiešām amizanti. Domāju, ka jāpamēģina arī man. Un tikai mums izlepušajiem turistiem holandiešu koku tupeles, jeb klumpas, ir suvenīrs. Bet īstenībā apmēram 1 miljons holandiešu ikdienā tās nesā. Es nekad neesmu vēlējusies būt par princesi, bet iespējams, ka šis varētu kaut kā atbilst maniem sapņiem kļūt par Minniju, Mikiju sievu. Do you think it will be a nice shoe? It's exactly my size. Yeah. Exactly. Jā, nu, tā esot viena veca vācu mašīna, līdz ar to ir cerības, ka viņi neuzsprāgs un ka es palikšu ar visiem pirkstiem. Man ir tādas cerības. So next job, pull this lever as hard as you can. Tu pull it? Yeah. I think it's Okay. good. Let me check it. Yeah, very good. So, yes. High five. Now we'll give you some glasses because then you can also see after we've made the shoe. Yes. Es to dabūšu brilles, droši vien koka brilles. Are the glasses made of wood as well? No. No. We have Armani here. Armani, of Yeah. course. Es domāju, kā tā mašīna, lai arī vācu mašīna var būt tik gudra, bet viņi ieliek paraugu un attiecībā pret to paraugu tad arī tā mašīna griežās, izgatavojot konkrēto izmēru. Nu, es jūtos tā, ka es varētu atrast Holandē darbu. Diemžēl šī ir beļģu mašīna. Beļģiem ir ļoti laba šokolāde, bet šajā gadījumā mašīnas tā nepārāk. Reizēm viņi izspļauj laukā to kurpīti, un tāpēc labāk viņu kārtīgi piegriezt klāt. Tagad mēs urpsim tur caurumiņu. Mēs, tas nozīmē mēs. And we have a shoe. No, Careful with my Jimmy Choo. it's okay. It's strong. Nu jā, tā aiziet man futbolista karjera. Oh, that's beautiful. Yeah, now it's better. That I like even more. Yeah. Fantastic! Es beidzot esmu atradusi īsto mīlas ieroci. No manas futbolista kurpītes ir sanākusi kurpīte ar ko kaķetēt. Nu, iebliešu kārtīgi ar šito te puisim pa galvu, kas man patīk, un ja pēc tam viņš mani joprojām vēl mīl, tas nozīmē, ka tas ir īstais. Thank you so You're welcome. much. You're the sweetest master who really understands my soul. Paskatieties. And the Dutch calligraphy is amazing.
Nu jā, uz papīra viņš neraksta tik labi kā uz kurpēm. Bet vai mums interesē, ko viņš raksta uz papīra? Nē. Man nav pilnīgi nekādi jautājumi par to, ka šī ir svarīgākā kurpa pasaulē. Kā saka meistars, viņi ir ļoti labi, lai atvērtu Coca-Colas pudeli, bet, protams, vēl labāka, ja ir jāatver alus pudeli. Nu, šī ir kurpa numur 1 katrā mājā. Lai nopirktu mazliet lielāku kurpi, ir jāsāk krāt šajā kurpē, tad izkrata šo kurpi, un tad jau var sākt domāt par citu kurpīšu iegādi. Un tagad ir jautājums, ar kādiem galiņiem, tiešāk sakot, ar kādiem purngaliem, ar apaļiem vai ar nosinātiem. Izrādās, ar nosinātajiem purniņiem ir jāstaigā zvejniekiem. Ko dara zvejnieki? Viņi zvejo ar ko? Ar tīkliem. Un tad, kad tas tīkls jāpavelk šur un tur, nu ko tad viņi pielieksies katru reizi, nu kādas muļķības, viņi taču arī ir tomēr cilvēki, un tad viņi tā ar kurpīt tā čaks un paķeksē viņi. Nu, fermeriem, kas ir jāķeksē? Govs, vai ne? Vai govīm patīk, ka viņas ķeksē ar smēliem purniem? Nē, viņām nepatīk, un tāpēc meistars saka, govīm patīk tā. Nu, lūk, tādas atšķirības. Un koalām savukārt vislabāk patīk lūk šitā. Jā, ja jūs vēlaties audzēt mājas koalu, jums ir nepieciešama šāda kurpīte. Savukārt, ja jums mājās dzīvo daudz putnu, tad kurpīti var ierīkot šādi. Nu, bet šīs savukārt ir kāzu kurpes. Un nevis tikai tādēļ, ka viņas ir tik ļoti skaistas, bet tādēļ, ka tur ir viena dziļa doma iekšā. Puisis ir izteicis meitenei piedāvājumu. Meitene, kā par nelaimi, ir piekritusi. Un tad puisim ir jāizgrebj līga vai kurpīts. Un šitā tāda pamatīga līga, man liekas, ne? Lūk, un kamēr viņš grebj, nu cik ilgs laiks paiet? Nu, nedēļas 4. Puisis pagūst vēl padomāt. Kā redzat, daudz sieru. Daudz sieru nozīmē sierotavu. Daudz sieru Holandē nozīmē daudz holandes sieru. Īsto holandes sieru. Un atgādinu, ka mēs esam Klāra Marijas sierotavā, kurā ir būtībā tikai viena caurlaide. Ir jāsāk izskatīties pēc smurfa. Sāk izskatīties, ka šis raidījums būtu jāpārdēvē par realitātes šovu. Tik reāli un pa īstam te viss notiek. Atkal es esmu pieņemta darbā par mācekli. Nu tagad es gatavošu īstu holandes sieru. O, tas man patīk. Nu, tas man reāli patīk. Beidzot, es jūtos kā Kleopatra piena vannā, un žēl, ka man nav tādas iespējas ielikt šeit visai, jo tad mani nevis samals miltos, bet sataisīs sierā ar lakšiem. To mēs šodien taisīsim sieru ar lakšiem. Tātad izskatās, ka šodien mēs vairs netiksimies, jo es palieku šajā fermā un gatavošu 250 sierus, un kamēr es nesasmalstīšu tos 250 sierus, tikmēr izējas man no šejienes nebūs. Can I put it? Oh, okay. Yeah. 250. Kā jāpiec ar sieru? Maigi un bez agresijas, jo siers ir mīksts. Tā nav kaut kāda kotlete vai karbonāde. Like this? Yeah. Kuciņ! Kāds siers tiek taisīts Holandē? Holandiešu siers. Šiem skaistulīšiem esot bijusi sāļa nakts. Viss tas, ko mēs te esam sapļackājuši, tagad ir nostāvējis vienu nakti. Un te ir iemaisīts citas lietas, paprikas un dažādas zālītes. Un tagad mēs skatīsimies, ko ar to visu var iesākt tālāk. Es ļoti ceru, ka nākamais solis būs beidzot degustācija. Nu, ļoti ceru. Holandē paņemot holandiešu sieru. Man jāpasaka, kā tas garšo.
Kā var pateikt, kā garšo kaut kas, kas ir garšīgs? Tas ir garšīgs. Viņš ir ļoti garšīgs. Viņš ir mega garšīgs. Sierīgs. Kas notiek, ja meistaram sieras izkrīt no rokas un novārtās pa putekļiem? Nu, tad ir jāpaņem švamīt un jānomazgā. Bet, ja runā nopietnāk, tad tas ir tas, kādā veidā tiek izgatavota šī jaukā spīdīgā parafīna kārtiņa, kuru mēs, protams, neēdam un nogriežam nost. Un skatieties, vispirms tiek nokrāsot ar parafīnu tātad viena pusīte, un uz sausās puses siers tiek nolikts uz vienu dienu. Nākamajā plauktiņā tie sieri tiek apgriezt un tiek nozieķēta otra puse. Šeit atkal tiek nozieķēta viena puse, te nozieķēta vēl viena puse, un šie ir gatavie sieri. Ļoti vienkārša sistēma. Paldies jaukajai saimniecībai Klāra Marija par lielisko iespēju un manām jaunajām iemaņām. Brauciet arī paši šurp un ejiet manās pēdās. Mīļie skatītāji, paldies, ka ceļojāt kopā ar mani. Un tagad ceļojiet bez manis. Atā! Nekas nenotiek tāpat vien, ka tas ir Burberry ritenis. Un tāda neliela dāvaniņa būs no Holandes. Ak, vai mans autosēdeklītis tik ērti iesildīts, un nu beidzot tas man ir jāpamet. Es saku vissirsnīgāko paldies Europcar jaukajai mašīnītei un savam uzticamajam stūrmanim. Bez jums es netiktu ne turp, ne šurp.